Vai pēdējā laikā spogulī redzi nogurumu, pat tad, kad jūties labi? Vai smagie augšējie plakstiņi apgrūtina redzi, vai padara tevi vecāku nekā patiesībā jūties? Tu neesi viens, bet svarīgākais, ko zināt, ir vienkārši drošs un efektīvs risinājums, kas jau palīdzēs simtiem cilvēku Latvijā. Tā ir bleferoplastika. Bleferoplastika ir operācija, kas uzlabo estetisku efektu. Šīs operācijas var veikt gan kungiem, gan dāmām un jebkura vecumā. Pacienti vēršas pārsvarā ar estetiskam sūdzībām. Arī operācija risina iedzimtas patoloģijas, kad plakstiņi traucē redzei, actiņa sasaro, ir kaut kādi veidojumi, kas traucē. Jelgavas klīnikā pieejama viena no pieprasītākajām estētiskās ķirurģijas procedūrām – acu plakstiņu operācija, ko veic viena no pieredzējušākajām plastiskajām ķirurģiem Latvijā. Tā nav tikai par skaistumu, tā ir arī par komfortu, redzes uzlabošanu un pārliecību par sevi. Pacients Jelgavas klīnika pieņem reizi mēnesi. Konsultācijās laikā mēs ar pacientu izrunājam pacientu sūdzības un atrodam kopējo risinājumu. Mūsu mērķi maksimāli pacientam informēt, ko gaidīt operācijas laikā, ko gaidīt agrīnā rehabilitācijas periodā, par zilumiem, par tūskam, par visu rehabilitāciju. Jelgavas klīnika ir aprīkota ar modernu mūsdienu prasībām atbilstošu operāciju zāli, kur šī operācija norit ātri, precīzi un droši. Jelgavas klīnika man kā speciālistam ļoti ērti strādāt, un es ļoti apmierināta ar aparatūru, ar instrumentiem, ar telpu. Operācija ilgs tikai 30 līdz 60 minūtes un tiek veikta vietējā vai lokālā anestēzijā, tāpēc nav jāuztraucas par sarežģītu atlapšanu vai sāpēm, un jau pēc dažām stundām pēc operācijas palātā tu varēsi doties mājās. Viss atkarīgs no operācijas apjoma un no pacientas sūdzības, no pacientas vēlmes. Mēs veicam gan augšēju plakstiņu, gan augšēju un apakšēju reizi. Arī atsevišķi, viss pēc pacienta sūdzībām. Katram pacientam individuāli pieeja. Augšie un apakšie plakstiņi, kad ir liels apjoms operācija, tad labākais es varu rekomendēt vispārēju narkozi. Bet pārsvarā augšie plakstiņi operējam ar lokālu anestēziju. Arī rehabilitācija ir salīdzinoši īsa, lai varētu atgriezties ierastajā ritmā, ar jaunu skatienu un jaunu enerģiju. Agrīnas atlapšanas periods līdz 2 nedēļām. Pēc operācijas uz kontroli vizīti šuvju noņemšana 8. 10. dienā, un mēs kontaktējam ar pacientu arī online. Ja ir kaut kādi jautājumi, protams, mums vienmēr blakus. Un mums ir rekomendācijas rakstiski, ja. Viss sarakstīts pēc soļiem, ko darīt šodien, rīt un visu nedēļu. Jā. Līdzi mēs medikamentus dodam, arī augstuma aplikācijas, ja nepieciešams. Mūsu pacienti ļoti apmierināti pēc operācijas. Viņi dabūja labu estetisko efektu. Kāpēc es to neizdarīju ātrāk? Tie ir visbiežākie vārdi, ko dzirdam no pacientiem pēc operācijas, jo šī nelielā saudzējošā procedūra ne tikai atsvaidzina sejas izskatu, bet ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti, no vieglākas redzes līdz lielākai pašapziņai. Izvēlies drošību, profesionalitāti un rezultātu, kas runā pats par sevi. Izvēlies Jelgavas klīniku, vietu, kur skaistums un medicīna satiekas visaugstākajā līmenī.